kur rodās tā neempātija un tas, ka tu sevi uzskati galvenajā lomā, tu kaut kādu, piemēram, to maratonu, bet pēc tam pašam, pēc 2 nedēļām tev kaut kādā citā vietā ir kaut kāds masu moča pasākums, kas tev riktīgi patīk, un tajā tu brauc, un tad ir krūti, ka jūs tur palaiži bišķi uz citu tu ej. Es šo lietu arī sevi pamanījis, tas sūkums un amazing, un es tagad cenšos kaut kā tā loģiskāk tam pieiet. Man liekas, es jau runājām par Brekti bija izlaidis to kaut kā kārtējo to TikTok video, un man nav tā, ka es fanoju par Brektas tiem video, bet es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem patīk. Tas, ka man tas neinteresē, nenozīmē, ka man ir obligāti tā kā jāsaka, ka tas ir stulbs. Es vienkārši tā nav mana gaume. Jā, un tas pats ir ar viedokļiem. Tu vari nepiekrist viedoklim, bet tas uzreiz nenozīmē, ka tas ir debīls viedoklis. Tā kā... Debīls. Esiet sveicināti podcastu Kojas ar Kugrēnu jaunajā epizodē. Te ir Rudolfs Kugrēns. Es ļoti atvainojos visiem uzticamiem klausītājiem, ka bija mazliet ilgāk pauze, bet ir vasara, viesi, kuri man ir tādā listītē, kurus es gribētu uzaicināt. Daudz ir pa visādiem vasaras atvaļinājumiem un blā, 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 un arī kodiem vasaras darbiem, bet mēs tagad atkal centīsimies iet tādā reiz 2 nedēļās ritmā. Tā kā prieks, ka jūs atkal klausāties. Jā? Klausāties. Jā, ko es gribēju pateikt, ka drīz, ja jums patīk arī ne tikai podcasts Kojas, bet piemēram arī Rudolfa Kugrēna stand-ups, tad nākamajās nedēļās esat ļoti vērīgi un sakojat līdz maniem sociālajiem tīkliem, jo pavisam drīz es izziņošu savu jauno stand-up izrādi, kurā dienas gaisma ieraudzīs janvārī. Man janvārī būs jauna izrāde, mēs septembrī viņu izziņosim, sāksim tirgot biļetes, tad varēsim meklēt vietas, kur tā notiks jums vistuvāk un kur jūs varēsiet viņu apmeklēt. Tā kā esam vērīgi tie, kas grib redzēt man stand-up, un no septembra būs visa informācija. Tā kā šis ir tāds pre-plug, un tad jau, kad būs izziņots, es ieplagošu tālāk. Tu zini, kur Rīgā tev viņi būs? Jā, bet vēl neteiks. Nav parakstīts līdz... ir pat parakstīts, bet neteikšu. Bet būs Rīgā arī. Nebūs tā, ka nav. Bet es ik pa brīdim redzēju kaut kas, kas principi pēc neko nedara Rīgā. Bet labi, tas tā. Bet par šodienas Koju viesu, kurš man ir iesūtījis 5 tēmas, par kurām es ar viņu runāšu. Tas, ko es daru, pagaidām diezgan daudz šajās epizodēs man ir viesi, ar kuriem es esmu kaut kādos veidos strādājis kopā. Man tātad bija aktieri, ar kuriem es spēlēju kopā Valmieras vasaras teātra festivālā. Labi, ar šo Brausku mums ir bijis sadarbība, neesam spēlējuši uz vienas skatuves reizē, bet vienos pasākumos. Ar Žigāju mēs esam vadījuši futbola raidījumu kopā, ar Mārslēju televīzijas raidījumu. Tagad ir Jānis Kronis, ar kuru es esmu vairāk kārt uzstājies kopā politiķa cepienā lampā. Jānis Kronis ir kvadrifrona, un es gribētu teikt nevis aktieris, bet man liekas, jūs vienkārši visi esat kvadrifrona dalībnieki, jo jums tur, man liekas, ir jādara bez aktieru būšanas. Vēl šis tas, katram ir savu uzdevumi. Tāpatās arī, jāsaka, profesionāls podkasters, bet tā ir. 2 sezonas. Jā. Es saņemu naudu par to. LSM vai Latvijas LSM podcasts? Tā, laikam ir pareizi teikt Latvijas sabiedriskā medija. Bet Latvijas agrāk, tad, kad sākām, tad vēl bija Latvijas radio, tagad ir Latvijas sabiedriskās medijas. Mediju podcasts Noliktavu kopā ar Elīnu Geidu un Uldi Ziediņu. Un man liekas, tāds cilvēks, kurš ir tāds pasaules notikuma pētnieks, jo par viņš vienmēr ir informēts par daudzām lietām, kas notiek visur pasaulē, ārpolitika, iekšpolitika, kā tu sako līdz tām lietām? Tagad obligāti jāsako. Noliktavas. Es īstenībā tagad vasarās paņēmu tādu vieglāku režīmu, kas tik intensīvi nesakoja. Būs jāmetās iekšā, jums būs jauna sezona, vai ne? Jā, tā kā tie, kas nav dzirdējuši Noliktavu, tad Spotifyā ierakstiet Noliktavu un atradīsies arī šis podcasts uzreiz pēc tam, ka jums būs tā paticis, kā Kronis runā šajās kojās. Bet ķeramies klāt tām tēmām, ko ir iesūtījis Jānis Kronis. Nolasīšu viņus visus, un tad kaut kādā secībā iesim viņām cauri. Tātad tēma toksiskās attiecības ar Trumpu, sabiedrības empātijas trūkums un nihilisms ikdienā, Scrubs, tas ir seriāls, daktrīši, kas mums abiem ar Kroni ir laikam mīļš seriāls, Latgale un latgaliešu valoda, un
otro reizi 6 epizodu laikā, ka pie manis ir vīrietis, ir kaut kas par bērnu audzināšanu. Šeit ir tēma konkrēti bērnu audzināšana. Žigājevam Jurijam bija būt par meitas tēvu. Nu, viņam tur tā bišķi citādāk, jo viņam jau ir meitas pusaudžu vecumā, un tad tur tā kaut kāda, kad viņš ir vīrietis, viņas ir meitenes, un cik daudz tur kaut kas kopīgs ir vai nav. Zini kā, es domāju, ka mēs varētu sākt, man ļoti gribās arī tās toksiskās attiecības ar Trumpu un sabiedrības empātijas trūkumu un nihilismu ikdienā, bet es domāju, iesāksim tā vieglāk ar latgali un latgaliešu valodu, Jā. jo man īstenībā tā tēma pēc ilgiem laikiem man sanāca, es biju tikko raidījuma filmēšanā vairākas dienas Viļakā, Latgalē. Jo es biju bijis pirms pāris gadiem Latgales tripā, bet tagad sen nebija bijis tā. Latgalē tāda vairāk saskaršanās ar latgaļiem. Latgaliešiem. Latgaļi ir tā senā baltu tauta. Jā. Tu zini, kā arī jāsaka par Viļakas iedzīvotāju, viņš ir kas? Viļānieši. Nē, tas ir viļānieši. Viļakas. Ziemeļlatgalē. Viļakieši. Nē, viņi teica, ka viļacēni. Viļacēni. Jā, tā viņi paši. Jā, kaut kā tā viņi teica. Bet labi, izstāst varbūt tās savu mazo backstory, kas ir tava saikne ar Latgali? Nu, kaut kāds iemesls, kāpēc šī tēma nav tā, ka tu esi vienkārši Latgales pētnieks. Nē, nav. Īstenībā es esmu piedzīvojis 30 gadnieku krīzu, identitātes krīzi, un es visur, kur eju, es vienkārši mēģinu arī stāstīt, ka es esmu latgalietis. Jo īstenībā es esmu piedzimis Rēzeknē un līdz skolas vecumam audzis jau slavenajā Gaigalavā pēc pagājušā gada drona notikumiem. Tas bija tur, jā. Jā, neviens nezināja, kur tāda Gaigalava ir. Tagad, kad es pasaku Gaigalavā, tad jā, tur, kur drons nokrita. Tad skolas vecumā mēs pārvācāmies uz Rīgu, bet man pirmā valoda, ko es iemācījos, bija latgaliešu valoda. Un man pirms 2 gadiem aptuveni notika tāda identitātes krīze, kurā es sapratu, ka kaut kā es esmu palaidis, es neteiktu vējā, bet kaut kā tā, ka tikai aizbraucot uz Latgali, es runāju latgaliski un apzinos, no kurienes es esmu nācis. Un man vienmēr bija doma, ka es ar saviem bērniem runāšu latgaliski, un es tajā mirklī sapratu, ka es to nedaru tik bieži, kā es gribētu. Un pusstundas laikā, kamēr sieva lika jaunāko meitu gulēt, es ar vecāko meitu kaut ko spēlējos, klausījāmies mūziku, es nolēmu no šī brīža runāju ar meitām latgaliski. Tad vēl es izdomāju, ka vajag kaut kad arī lauku māju savu Latgalē, bet tas tāds tālāk ejošs. Un es uzreiz varu piemest, ka Jānis tiešām jo zini, kā dažreiz cilvēki tur izstāsta, un tad es sāku darīt tā, un tad īstenībā viņi kaut ko tur ir 2 dienas padarījuši, un tad tas tā palaist vaļā, bet nē, tā nav, jo man sanāk satikt arī Jāni un viņa meitas kaut kādos tur Jāņu svinībās vai vēl kaut kur, un viņš tiešām 100% ar abām meitām runā latgaliešu valodā, un tas ir, un ja sākumā man likās ļoti jokaini, bet tagad jau, kad jūs tur esat un tas notiek, un tas ir kaut kā jau tik pierasts un normāli liekas, laikam, ja es dzirdētu, ka tu runā latviešu valodā ar savām meitām, man liktos jokaini. Jā, un tas ir tieši tas arī, kāpēc es īstenībā šo tematu izvēlējos. Jā, ir kāds, kas skatās, klausās latgalietis, bet nerunā latgaliski ar saviem bērniem. Es vienkārši vēlos popularizēt šo ideju un tiešām man liekas, tas ir vēsturiski izveidojies, ka latgaliešiem nereti ir nedaudz kauns par to, ka viņi ir no Latgales, nedaudz kauns runāt latgaliski ārpus Latgales, un latgaliešu valodas lietojums arī Latgalē samazinās. Un, manuprāt, tas ir tāds eksistenciāla lieta arī par latgaliešu kultūras saglabāšanu, jo valoda ir tas viens no galvenajiem kultūras nesējiem. Un, un man liekas, mēģināt. Es zinu, jo es arī daļai iedvesmojos no Krista Prasima. Okay, viņš arī nedzīvo vairs Latgalē. Viņš ir mans novadnieks šobrīd, Ropažu novads, un arī viņam sieva nav no Latgales, bet viņš ar saviem bērniem runā latgaliski. Un, manuprāt, tas ir brīnišķīgi. Es nezinu, vai mans meitas ar mani runās latgaliski. Tas ir vēl laika jautājums. Bet vismaz mēģināt. Un, manuprāt, un savukārt tiem, kas pat dzīvo Latgalē, ir arī ļoti bieži tādi gadījumi, ka latgalieši dzīvo Latgalē, bet ar saviem bērniem runā latviešu valodā. Un tur man ir tāda lieta, kas man
Un tad, kad mēs dzirdam, ka atbrauc latgalietis, viņam ir akcents runājot latviešu literārajā valodā. Tas ir tādēļ, ka tu jau mācies to valodu no tā, ko tu dzirdi. Nu, jā. Ja tev vecāki runā ar akcentu latviešu valodā, tad tu arī runāsi. Bet, ja savukārt tu kā pamatvalodu iemācies latgaliešu valodu, tā kā manā gadījumā tas bija, un tad latviešu valodu tu dzīvo vidē, kur tu nevari izbēgt no latviešu valodas, kaut vai televīziju skatoties vai internetu, tur mācoties latviešu valodu, tu iemācīsies latviešu valodu bez akcentu, man liekas, un tad tas ieguvums ir no tā, ka, ja tu sāc ar latgaliešu valodu un latviešu valodu pēc tam, man liekas, ir daudz jēdzīgāks. Ok, interesanti. Bet tev meitām ir pieeja, viņas tā kā arī var atbildēt latgaliešu valodā, vai viņas atbild latviešu valodā? Ir tā, ka man vecākā meita, man liekas, es mazliet pa vēlu sāku, viņa bija bišķiņ zem 2 gadiem, kad es sāku ar viņu tikai latgaliski runāt, bet viņai ir daži vārdi, kur viņa paņem tās formas, jo īpaši tad, kad mēs divi tā vairāk runājam, un viņai ir, ka tur, piemēram, viņa saka, apsasēdīsimies. Viņi savieno abas divas no latgaliešu valodas un latviešu valodas. Ja es teiktu latgaliešu apsasiesim, tad viņi saka apsasēdīsimies. Bet jaunākā meita, viņai ir tā kā pavēries tas runāšanas, un viņai ir diezgan liela daļa, es jūtu, ka īstenībā latgaliešu valodā. Ja tāpēc, kad ar viņu tu sāki, tu kā uzreiz praktiski. Jā. Bet es domāju, tur arī var mainīties, jo Dārta arī, vecākā meita, viņa arī sākumā vairāk lieto, jo viņa izmantoja tā, ka tad, kad viņa mācījās runāt, tad viņa izmantoja ērtāko. Viņa jo viņai bija grūtāk sākumā izrunāt līdz ar to viņa teica rūka latgaliski, jo tur būtu roka Viegla, jā. Un kāja latviski, jo tur būtu koja. Okay. Bet tad, man liekas, protams, arī vidi, viņi sāk iet dārzņā, stipri vairāk ir tā latviešu valoda, un tad latgaliešu. Tāpēc man ir jācīnās ar savu tēvu, māti, mammas, māsu, visiem. Lai runā latgaliski, bet viņi kaut kā automātiski arī pāriet ar meitenēm latviešu valodā, un tad es nāku un ar mietu, kādā valodā runāju. Man bija interesanti, kad es tikko viesojos tajā Viļakā, pārsvarā bija, protams, latviešu valodā visi runāja, bet bija jāveic kaut kāds... Ļoti labi kafija. Asvirdzinoši. Jā, starp citu, viņi arī dod enerģiju. Tā ir milcoffee.com. Tā kā tas noguris, tad laba kafija ļoti palīdz, un ir tīpaši šī militārā kafija tev iedod enerģiju, tā kā meklēt milcoffee, piemēram... Aizstāvēt valsti iedod enerģiju. Jā, starp citu, tā kafija, man liekas, vēl joprojām iedod naudu kara veterāniem, jā. Es neatceros vai veterāniem, bet katrā ziņā. Jā, un viņi var dabūt tādā brīnumainā vietā military shop uz Brīvības ielas un vēl viskā, kur tā kā iedzeram labu kafiju. Paldies Armandam Mikalim. Ar kur mums nav nekādas saistības, mēs vispār viņu nepazīstam. Tu sāki par Viļaku. Jā, un tur bija, man bija jāveic iela intervijas, un kaut kādas, tas bija 2 dāmas, ne paši jaunākās, teiktu, 50+, bet arī ne tur tā kā pensionārs baigās. Viens džeks, kur gan iela intervijās, es tā kā prasīju, jo man tur ir tā kā sarunātie cilvēki tajā raidījumā, bet plus ir arī, jāķer tā kā kaut kādas ielas. Mēs bijām kapsvētki, tur tieši bija. Un tad, tur bija no Austrālijas un Kanādas brauc, tā kā tieši tiem, jā. Un tur gan bija tās dāmas, es viņām uzdevu jautājumu latviski, un viņas uzreiz tā kā pat neko nepabrīdinot, viņas sāk atbildēt latgaliešu valodā, un tas bija kaut kā forši, bet man likās interesanti, ka tu pieminēji to, ka kaunās par to, ka ir no Latgales vai ir latgalietis, bet es tā domāju, ka tas ir tā, jo man liekas, ir tā 2 varianti, ir vai tā kā kaunās, vai arī tie, kas tā kā nekaunās un kaut vai dzīvo projām, bet tie tad baigi nes to, ka es esmu no Latgales. Nav tā, bet man liekas, ka Latgalē ir arī tomēr tāds patriotisms. Man liekas, vispār pēdējos gados tas sāk uzlaboties, tā pašapziņa parādīties vairāk. Bet tas... Nav jau tā, ka es pirms tam kaunējos. Es nekad neesmu slēpis, bet es neesmu arī īpaši izcēlis, ka es esmu no Latgales. Bet man liekas, tur ir tāds
tā stigma, ka tad, kad tu pasaki, tad, platais gals vai čangaļi, jā. Nē, man liekas, ka vēl arī tās ir, un man liekas, ka tā otra lieta ir tā kā, man liekas, ka daudziem, tur tā krievītumā. Jā, kas arī tur ir, kas ir taisnība, un es nenoliedzu, vairākās pašvaldībās ir diezgan dimbā, bet tas arī, tā bija viena lieta, kas man izbesīja uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām. Runājot par Latgali, tika runāts tikai par Rēzekni un Daugavpili. Nevis par... Latgalē ir diezgan daudz, un Līvānu. Līvānu 24-gadīgais. Brīnišķīgi, es noklausījos interviju ar viņu, izklausās diezgan sakrīgs čalis. Bet pārsvarā tika lietots Latgalē viss slikti. Kaut gan realitātē tika runāts tikai par Rēzekni un Daugavpili, un nevis pat par, jo ir Rēzeknis novads, un ir arī Augšdaugavas novads. Tikai par tām pilsētām skaidrs, tie ir ļoti strateģiski svarīgi punkti, skaidrs, tur ir arī lielākā iedzīvotāja skaits. Jā. Tur ir ļoti, un tur arī daudz, kas ir, tā kā ļoti lielā dimbā. Bet tas, ka arī, šeit Rīgā sēžot visi tā, mēs tur Latgalē viss slikti. Nav, paskaties, kas paskaties, gan Zemgalē varēs atrast pilsētas, kur viss ir slikti, gan... Kurzemē un Vidzemē arī. Rīga arī tikko izteiga. Ventspilī joprojām kaut kā mums par to mums kaut kā nerunāja. Jā, kas ir... Bet par jauniem cilvēkiem Latgalē interesanti, ja Līvānos ir 24-gadīgs pašvaldības vadītājs, Viļakā ir šobrīd, viņš gan vēl šobrīd, kamēr nav dabūjis līdz galam izglītību, laikam saucās vietas izpildītājs, bet ir 22-gadīgs čalis, ir šobrīd tā kā vada kultūras namu. Viļaks 22 gadi, un viņš bija tāds rīktīgs Latgals, viņš tur bija visa tā pieminētā viesmīlība un vispārējais, bet tur aizkadrā mēs ar viņu, tāpēc es, man liekas, to var stāstīt, jo tas nebūs raidījumā. Viņam 22 gadi, bet viņam bija tāda varēja redzēt, ka viņš ir Latgals, un viņš bija, protams, kaut kādā brīdī aizbraucis studēt uz Rīgu, laikam tur kaut pusgadu klātienē nostudējis, tagad studē neklātienē, un viņam bija tas, viņš tik paskatījās, kāpēc tu atgriezies Latgalē, viņš tāds, neko tur saistībā par to kultūras namu, bet viņam tas tāds, es esmu tā kā jaunākais, un man ir tās mammas dzimtās mājas, un viņš tā, kurš tad tur nopļaus to Latgales pļāvu, kurš to, viņš tā tik skaisti tā runāja, un viņš tā skatījās, un kad tu saprati, ka šitam ir tāda ļoti, ka viņam ir jāpaliek tur, viņam... Tas nav patos, un tas nav māņa, bet tas ir no sirds. Jā, viņš tiešām tā teica, tā ir mans māmas, tā kā, un dzimtas māja Latgalē, tur man ir jāpļauj zāli, kurš gan cits to izdarīs, un kurš to turpinās, un tas tā baigi forši. Jā, un man liekas, kopumā tā situācija uzlabojas, un tiesa gan ir, es tiešām tā jūtu, ka Latgalē ir tādi punktiem ar tādu latgaliskās kultūras tādiem kopējiem un attīstītājiem. Ne tikai tas, ka mēs paliekam, bet arī turpina, un ka ir tādi Ziemeļlatgalē vairāk punkti, Dienvidlatgalē, bet ir arī iztrūkstošie, kur tu nejūti to rosību, to dzīvīgumu. Un ka tas joprojām, tādā kultūras ziņā, tas ir tāda, ne saujiņa cilvēku, jau tagad dažas saujiņas cilvēku, bet tomēr, ka vēl ir ko darīt un ir kur augt, bet man liekas, tā tendence ir augšupejoša. Bet es par šo tādu identitāti vispār runājot arī ne tikai par Latgales galu, bet Platava galu, ja? Bet vispār par Latvijas. Es par to daudz domāju. Zini kā, tad, kad tagad, piemēram, tuvojās man ļoti mīļš un ļoti gaidīts notikums Eiropas čempionāts basketbolā, Eurobasket, un skaidrs, ka tur mēs tur saģērbjamies, tur Latvijas karoga krāsās un tur viss nokrāso un tā, bet tas, kas man ikdienā pietrūkst, es nezinu, kāpēc mums līdzies arī, ka tā karoga, tas kaut kā tikai svāk, bet man liekas, ir krūti, ka to nes visu laiku. Piemēram, es izbraukāt Balkāni, tur Rumānijā pa laukiem, tur ķieģeļi mazs veikaliņš, viņš būs nokrāsots rumāņu karoga krāsās, tur karās, un tu visu laiku jūti, un man tikko bija forši arī, un es to gribētu arī, man liekas, vairāk, ka tas latviskums un vai latgaliskums, viņš iet cauri, tā kā ikdienā, un man patīk tikko Kurzemē pabraukājot pa to
košarāgas, pitraks, to visu. Jā, lībiešu galva. Jā, ka katrā mājā, tā bija parasta pirmdiena, ir tas lībiešu karoks izkārts. Tu iebrauc kolkā tādā ēdnīcā, tur uz vienkārši vāzi, fuinos vāzi, bet svets, kur ir ielika tāda glāzīta, un ap katru sveci, uz katras galdiņa ir apsiets tā kā apkārt tas lībiešu vai līvu karoks. Man liekas, abi ir pareizi. Abi ir pareizi, jā. Jā, un tas krūti, un tas ir tas, kas man liekas, ka latviešiem pietrūks, nu, tā kā vispār nedaudz, un varbūt arī tas ir Latgalē, bet es pat Latgalē varbūt jūtu vairāk to, ka tā ir Latgalē nekā varbūt tās Rīgā par Latviju. Bet, man liekas, tur es pats par sevi domājot vienkārši. Man droši vien ir tāda divējāda sajūta, ka gribas, iespējams, lai mēs vairāk kaut kā tādu patriotiskāks jūtas, bet palūkojoties otrā galā, otrā pasaules krastā, ASV. Tas ir atkal kaut kādā. Jā, un man liekas, tur var ļoti viegli aizbraukt kaut kādā tādā dimbā, ka tu pēkšņi uz šortiem karogas arī. Jā, ok, tur ir divi gali, protams. Bet, ja, es pieņemsim, man plānā ir, ka man būs divi karoga kāti, ko es pie mājas kāšu lokā. Latgaliešu un Latvijas karogs, jā. Uz godiem, jā? Nezinu, es domāju, varbūt es varētu arī ikdienā. Ja man atļaus finanses, tad jau var tādu kārtīgu mastu uzlikt. Tas jau, es domāju, beidz nolikt tavu podcastu. Viss kārtībā, tev atļaus finanses. Bet, jā, ko es gribēju vēl par šo te pieminēt par Latgali, bet vispār tas, kas ir, ko tev Latgalē ir, kurā vietā kaut kāda lauka, kur tu šobrīd aizbrauc? Šobrīd man ir lauki dienvidu Latgalē vairāk Kalupe, Daugavpils pusē, bet tā Gaiglau tā ir tāda, pie Rēzeknes tur tajā. Bet tev ir tās, jo man tā sajūta ir... Man mamma vienkārši no dienvidu Latgales un tēva puse ir no ziemeļu Latgales vairāk. Tev ir tas katram cilvēkam, varbūt manā pasaulē tā vieta ir iebrauksot Pārdaugavā. Pārdaugavas tur tādā tuvajā galā, Imanta man ir tāds svešāk, bet Pārdaugavas viss ir Āgenskalns, Torņkalns, Dzirciems, tas ir tāds mans, jo Dzirciemā tur bija skola, Āgenskalnās uzaugs, Torņkalnās tagad dzīvoja, plus viņš ir tā kā saviet, tur viss. Man tur iebraucot, priekš manis ir tā kā, es iebraucu, un man tāds, tā kā es esmu mājās, vai tas ir, kur tu esi bijis pie manas lauka, tā kā tiešām tā sajūta. Un tas katram var būt cits, jo, piemēram, Rauls Ēlens, viņš stāstīja, ka viņam, kā viņš bērnībā uzaugs Vecrīgā, un tad viņš nedzīvoja Vecrīgā, un tagad viņš atkal dzīvo Vecrīgā. Un viņam, piemēram, tas ir, viņš teica, es atgriezos Vecrīgā, un man bija tā sajūta, es esmu tā kā mājās. Bet tev ir iebraucot tur tā kā Latgalē, vai tuvāk jau tām, ka tu sajūti kaut kādu latgaļu valodu dzirdi un tev pārņem tāds tā kā, es esmu tur, kur vajag. Jā, man ir, braucot, tad pēc Jēkabpils, tad jau sāc, ir. Jo gan uz Rēzeknes pusi, gan uz Daugavpils pusi, tad aiz Jēkabpils sākas, un tad tu jūti. Un Rīgā savukārt man ir Brasa. Pareizi. Jā. Tas ir mans Āgenskalns. Uz dzimšanas dienas svinējām hospitāļa ezītīm. Un mēs jau nolikām mašīnu un ejam cauri lielajiem kapiem. Un saku, pāc. Tā kā es nezinu, cik ilgs laiks man paies, kamēr es to neuztveršu kā savu rajonu. Ne, bet nav jau teikts, ka paies. Es domāju, ka tu to uztvers. Zini, kā tas ir? Tas paliks vienmēr. Jo es tā kā Elzē teicu, ka es eju un es tiem lielajiem kapiem katru stūrīti zinu, koku, kuru pačurāt, uzpīpēt, iedzert alu vai kaut ko citu izdarīt. Man ir tieši tas pats Āgenskalnā, kad mēs iziet tādā cauri parkam, es tev varētu pateikt, uz kuru vītolu bija labi iet, jo tur menti neredzēja. Jā. Tā kā katru vietu zinu, un man par to ir bijuši smieklīgi gadījumi, jo uzaugot Āgenskalnā, ka tagad jūs bijāt sīkāki, jūs jau tā baigi tur nešķirojāt, tur no kādas sociālā vai no kāda, visi vienkārši tur čomojās, braukāja ragavā, mēs spēlēja basīt, un man vēl joprojām ik pa brīdim, kā kuram tur aizgājuši dzīve. Ir cilvēkam ir neaizgājuši tik labi, bet es pie Āgenskalna tirgus, ja tur sēž kāds jaunāks tāds iedzērājs, es ar viņu sasveicinos, jo tas ir džeks, ar ko es bērnībā slidinājos ar ragavām, viņam tur visādi apstākļi tur spieda, kāpēc viņš tur netika tā. Man ir bijis arī, ka mēs bijām sīkāki, nāk pretī Urlu bars, un man čoms tā kā bijām ejam pāri ielai, es tāds, nē, un tā kā, ka viņi nāca, es čau.
Pēc tam es ar viņiem tad vairs nedraudzējos, bet, tā kā bijām. Un pat tā kā tev sava rajona bombas un iedzērās, tas ir tā kā tavs bombas un iedzērās. Kaut kā tā ir, es nezinu. Kaut kā jā, bet man laikam nebija tik ļoti, ka mēs ar rajonu čaļiem tik ļoti tusētu brasā. Mums bija, tāpēc, ka mums skola turpat bija blakus, mēs tomēr skolas ieturos vairāk. Un arī, tad, kad mēs ievācāmies 90. gadu vidū, Brasa bija diezgan krimināls rajons, un tagad viņš ir ģentrificējies. Līdzīgi kā Āgenskalns, tur vēl nāca klāt tas Brasas cietuma faktors, ka diezgan daudz zeki arī pēc iznākšanas tad attiecīgi dzīvoja Brasā. Un tad bija diezgan tā sākumā bailīgi, bet ar laiku, tad, kad man aplaupīja pāris reizes. Mēs tagad tas vispār vairs nenotiek neko ne. Bet labi, mēs novirzījāmies uz Rīgas, bet pēdējais par Latgali. Kas ir tās, jo man ir kaut kāds tāds savas lietas aizbraucot uz laukiem, tu tā noslēdzot to Latgales tēmu. Tev sanāk kaut kāda ilgāka posma, nezinu, pa vienu nakti aizbraukt uz Latgali kaut kā? Rēti man sanāk. Bet labi, pārsēji to, bet tu cik reizes gadā? Es cenšos, es tagad nepateikšu. Kādas 4-5 reizes aizbraukt. Kas ir tās pāris dienas, 2-3 dienas tā. Kas ir tās pirmās, kas ir tās obligāti tev must do lietas, kad tu esi Latgalē, kad tu esi tur savā kalupē vai kur, kas ir tā kā šitos vienmēr grib izdarīt, jo man ir kaut kāds tāds lietas laukos un tā, bet kas ir tev tā kā, ko vajag? Jāsāk ar to, ka pa ceļam braucot, jāiebrauc Liepkalnos. Ok, tas ir braucot manī laukā, jā, ok. tā ir obligātā lieta. Starp citu, ja jūs gribat redzēt cilvēku, kas ļoti mīl savu darbu, paņemat šobrīd telefonu klausoties, ierakstiet Liepkalnu īpašnieks Googlē un uzspiediet attēli, un jums izliks Liepkalnu īpašnieks, un tas ir cilvēks, kuram ir plika galva, un jums šeit uz galvas ir uztatovēts Liepkalnu logo. Oh, wow. Jā, pat tajā dzeltenajā krāsā, pat ne melnbaldēs. Šobrīd tu pēc tam arī varēsi, jāņas, labi, es vienkārši man viņš ir, es parādīšu kamerā, tā kā, lai tas ir izdarīts. Jo es to esmu, tas ir cilvēks, kurš... Tas nav Photoshop. Nē, viņam bijis arī kaut kāds intervijās īpašnieks... Tā. Bet uz taviem laukiem braucot, kā tu brauc, kad tu tajos... Tur var izbraukt. Tur var... Skaties. Oh, wow! Viņam ir Liepkalni. Labi, pastāties savās telefonos. Ok, iebraukt Liepkalnos. Nē, tas nav uz maniem. Es to sajaucu ar braukāšanu tūrēs. Sorry, jā, nav uz maniem laukiem. Man tur cits. Nē, var caur pļaviņām braucot. Jā, var. Bet tad likums. Jā. Agrāk, kad vecās bija dzīves, tas bija neizbēgami, jo es stipru alkoholu nelietoju. Vienīgais cilvēks, ar kuru tas bija vectēvs. Un tad mēs tā kā aizbraucām, sasveicinies, sabučojies, visi samīļo. Un tad iebuhā. Bet tā nav tāda iebuhāšana, tur tās mazās 25 un tās tā kā izdzert. Agrāk es gāju biežāk pirtī, tagad ir, es saku, pirts, bet man ir laikam tā lieta, ka tagad ir mazliet dīvaināk, tāpēc, ka vecās nomira, samērā nesen, un šobrīd tur dzīvo, mammas māsa ģimene, viņa arī pirms tam tur dzīvo, bet vienmēr bija vectēvs. Bet viņš nav. Un viņš vairāk nav, un tur tā kaut kāda tā, ne ļoti, bet tā dinamika ir pamainījusies. Tāpēc, ka vectēvs bija mājas saimnieks, kurš visu noteica. Bet man ir tā, ka es izmetu loku apkārt parasti, un tagad ar meitnēm, jo īpaši tad mēs aizējām, izstaigājām, mēs tad meitnēm stāstu, te bija bites, un te bija tas, un tas. Bet kopumā vairāk tā ir laikam par tā kopā būšanu. Okay. Nav tādu... Krūti. Tev ir, un vēl pēdējā lieta, tev sanāk arī braukt viesizrādēs. Tev ir tā, ka, jo man vienmēr viesizrādes, kas man ir stand-up kaut kur tuvu ap maniem laukiem, Madona, Ērgļi vai kaut kur tas gals. Man ir tāds, tā kā, man bija šāda home court, tā kā es, tev ir kaut kā, tev ir taču kaut kādās Rēzeknēs vai kaut kur tur jābrauc. Man ir bijis jābrauc. Ir tāds cits sajūta, tā kā home court sajūta. Man ir tā, ka ja ir iespējams, man zin, kā izrādes ir dažādas, un dažkārt ir tā iespēja, ka es varu kaut kā sasveicināties. Tad jā, protams. Super.
Un noslēgumā es gribēju tikai piebilst, ka man no bērnības viena no skaistajām atmiņām, es tagad, starp citu, es esmu sācis pierakstīt, tagad vēl uz telefonu, bet es sāku pierakstīt kaut kādas bērnības atmiņas, jo kaut kā es jūtu, ka viņas izgaist un jāpierakst tagad, lai nepazūst pavisam. Lai būtu biogrāfiem, kas par tevi pēc tam raksta. Jā. Man viena no mīļākajiem ceļojumiem bērnībā ir brālis ar māsu jau bija lielāki. Man ir vecāks brālis māsa. Mums bija ar mammu un tēti trietā tripiņš uz Latgali. Mēs palikām pie Rāznas ezera. Mēs bijām Aglodā, mēs braucām pie kaut kāda, tur bija tāds slavens kaut kāds podnieks, pie viņa taisīt, viņš rādīja, kā taisīt. Pie man tēva droši vien, jā. Nē, es zinu tavu tēvu, tas bija tāds liels būdīgs. Viņam bija Vasilevskis. Jā, viņam bija kaķis vārdā Rūdis, es toreiz atceros. Un vēl kāpēc mēs gājām pirtī, ēdām tur ezerā izmakšķerētas zivis, un es atceros, kāpēc vēl tas ceļojums vienā brīdī palika stresains, jo tas bija dienā, kad uzsprāga, kam nesen bija jubileja, uzsprāga Universāla veikals centrs. Jā. Un tad bija slikta telefona zona, un pēdējais, kad man vecāki bija sazinājušies ar īziņām ar manu brāli māsu, kas bija Rīgā, viņi teica, mēs tur tagad ar draugiem aiziesim līdz Unītim, kaut ko tur nopirkt, un tad iesim laikam pie kaut kā. Un tad pēc tam... Tur jau zonas vispār. Jā, bet tad kaut kādā rāģiņā vai televīzijā, tajā namiņā, kur mēs palikām, dzirdēja, kad tā kā ir tas sprādziens bijis, un tā pēdējā ziņa ir par to Unītu, un nezinu jau cikos precīzi gāja, un tur nav tās zonas. Atceros, mans tētis skrēja, viņš ieraudzīja kaut kur pie tā namiņa, kur mēs paliekam, kaut kādu šo te kalniņu, un tad bija tāds, es būšu augstā kalnā, un tur būs zona, un tā arī bija. Un tajā brīdī mans brālis ar māsu nebija skatījušies televizoru, jo viņi bija pie kaut kādiem draugiem ciemojās. Un mans tētis laikam tā kā nervos, tā kā, jums viss kārtībā. Un viņi tā, jo viņi nezināja, ka kaut kas ir uzsprāts, un viņi tur bija bijuši pirms 3 stundām tajā, vai 4, un tad pēkšņi zvana. Bet tu tā kā, un tad es to atceros, kad bija pārdzīvojums, un tad es beidzu, kaut kā. Man ar tā kā ir Latgales bērnības atmiņa. To es izstāstīju. Ar terorismu aktu. Jā, ar terorismu aktu. Bet labi, noslēdzam, lūdzu, vari pateikt latgaļu valodā. Latgaliešu valodā. Tā ir man iekšējā. Es zinu, ka citi mierīgi saka latgaļu. Latgaliešu valodā pasaka, kad šobrīd laiks pāriet uz nākamo tēmu, un nākamā tēma būs sabiedrības empātijas trūkums un nihilisms ikdienā. Vari pateikt? Itamā breidī porīsim da nokušajam tematam. Nokušais temats būs sabiedrības empātijas trūkums i nihilisms sabiedrībā. Ikdienā. Kasdīnā. Kasdīnā. Jā, tātad sabiedrības empātijas trūkums un nihilisms ikdienā ir otrā Jāņa Kroņa izvēlētā tēma, pēc tās aiziesim uz mierīgos traps tēmu. Varbūt tas izstāst, jo skaidrs, ka ja tu esi tagad uzrakstījis to tēmu, tas nav tur, piemēram, jāatnes kaut kā tur grāmata, kas tur dzīves mīļākā grāmata, bet kāpēc tev šobrīd ir šī tēma kaut kas, par ko tu gribi parunāt šajā podkāstā? Tā man ir īstenībā tāda, es uzrakstīju tā smukiem vārdiem, bet īstenībā pasaka īstiem vārdiem. Daudz praktiskāk, bet tas ir tā tēma, kas man jau moka diezgan ilgu laiku par to, ka mēs kā sabiedrība īstenībā, manuprāt, daudz ko zaudējam ar to, ka mēs nepadomājam par citiem. Mēs domājam lielākoties par sevi, un tikai tad mēs padomājam, kā tas ietekmē arī citus. Un tas ir sākot ar mazajām lietām. Un tas ir tāds visskaidrākais, kur es parasti saku, runājot par šo, sākot ar to, es tikai uz 5 minūtēm nopērkojos uz trotuāra. Vai invalīdu stāvvietā. Cilvēku ar kustības traucējumiem stāvvietā. Un beidzot ar, man liekas, kaut kādā ziņā arī ar to, kā mēs vadām valsti. Kā no sākuma mēs ejam tikai par sevi un nepadomājam. Tāpēc, ka mēs, skaidrs, mēs tur esam skrējienā un tam līdzīgi, un mēs esam koncentrējušies uz sevi, un mēs esam galvenie varoņi savā filmā, un līdz ar to mēs kaut kā tā pilnīgi tā aizmirstam par citiem. Mēs aizmirstam par to, kā, pieņemsim, iet māmiņa ar ratiem vai ir cilvēks ar ratiņkrēslu, un viņš nevar paiet tik garām tai mašīnai, kur tu tikai uz 5 minūtēm noliec. Nav taču super grūti pastaigāt mazlietiņ. Lai pariņķot bišķīt pa to kvartālu. Bišķīt, jā, taču, vai tad, noliec uz ielas, nevis uz trotuāra. Un tur man ir tad, tas ir, labi, ar šo varbūt, un vispār braukšanas kultūru, man liekas, tur varbūt es vēl varu skaidrot ar to kaut kā ar to padomi laika
pieredzi, ka padomu laikos mašīna bija tikai retajām, un ja tev ir, tad tu esi karalis, un tad arī šī tā attieksme ir tāda, ka es tagad esmu karalis, joprojām saglabājusies, bet es vēl vakar vai šodien es redzēju zebras kaut kādu timrots sižets par to, kā Rīgas svētku laikā aiztais ciet šito te krastmalu, un tad pa Vecrīgu, pa Domu laukumu, pa visurienu brauc cauri, kur ir tikai gājēji un ritimbraucēji. Un es domāju, tā kā viņš tur saka, un rekā neviens neskatās zīmē un viss tam līdzīgi. Man liekas, kaut kādu stulbi. Un timrot ierosinājums ir, tad uz to svētku laiku aizklājam tās zīmes. Lai var braukt, jā. Var braukt, man liekas, tā kā, ko? Nevis tas, ka mēs kaut kā mēģinam ievērot noteikumus, un tad, man ir nelielas neērtības, bet, un tas ir tik daudzās lietās, tas nav tikai, protams, tas ir, šeit tā kā izpaužos, tāpēc, ka tā ir man kaut kāda tāda iekšējā sāpa visu laiku par to braukšanas kultūru, bet tas ir, man liekas, arī daudzās tādās ikdienas un arī, tādā dzīves uztvers, veidos arī veidojot politiku, veidojot kaut kādu likumdošanu, nevienmēr tiek, pieņemsim, tā slavenā nodokļu reforma, kas Reira pirms gadiem bija. Kas man kā kas ir sporta faniem vēl joprojām ļoti sāpīgi. Nē, tā bija Reizniece. Tā bija Reizniece, tā bija cita. Jā. Šī ir tā, kur savukārt gribēja likvidēt autora atlīdzības, un tāds viss tur ir iesprūdis. Jā, ka katru gadu pārliekās, ka tu vēl nākamgad vari autors, tu vēl nākamgad vari. Un, ka tajā momentā vienkārši it kā lai efektivizētu, bet neizdomājot līdz galam, nepadomājot par citiem, tāpēc, ka Reirs nespēja kaut kā empatizēt ar cilvēkiem, kas strādā cita veida darbu un principā paliek zem sitiena lielu daļu mākslinieku, pašnodarbināto un vispārējo. Un pēc tam viņš vēl toreiz tad bija arī tas, ka tur bija jāmaksā tās minimālās sociālās iemaksas ar to nodokļu reformu, kas tagad aizvien vēl ir, bet toreiz viņš radio intervijā izteicās, ka tie, kur nevar samaksāt minimālās sociālās iemaksas, tiem visticamāk ir nepieciešama sociālā korekcija. Tas, ka tu nespēji izkāpt no sava kaut kāda un palūkoties arī uz citiem. Un tas man liekas tiešām kā sabiedrība visi iegūtu, ja mēs mazliet, biežāk padomāt ne tikai no sava skatu punkta, bet arī no kāda cita skatu punktu. Jā, es tam pilnīgi, man šķiet tāds piemērs par arī, ka cilvēki dažreiz, lai iegūtu sev kaut kāds pilnīgi liekas dzīvē 5 sekundes, ir gatavi radīt hausu. Tas būs arī nedaudz par satiksmi, bet tur, kur sanāk, es vedu savu bērnu bērnās, mēs atbraucam ar tramvaju, un tas sanāk tur pie Zelta bowlinga, tagad Pepsi centrs, jā. Tur ir tagad, tur piestāja tramvajs, viņš ir ceļa vidū, lai tu labi pāriet pāri ielai, pareizi tev, jāpiet atpakaļ uz turieni, tad ir luksofors, sagaid zaļo, bet cilvēki uzreiz jāiet ir šitien uzreiz zina ar tramvaju, pofik kāda gaisma, gan jau pārskrieši. Un, ja tu trāpies uz tās sarkanās, tu tur, lai iegūtu tās 5 sekundes, kad esi ātrāk, tu dabūni, ka tev, bet tramvajs tur kaut kāda mašīna knapi tur nobremzē, un beigās, un tad man ļoti patīk skatīties, kad cilvēki, tad viņi tās 5 sekundes ātrāk, un viņiem tālāk ir jāiet tur, kur tāpat bija sarkanā gaisma. Un es domāju, kāpēc jūs darat šito, uztaisat kaut kādu milzīgu hausu, sev stresu, citiem. Tāpēc, ka man vajag, un citi pagaidīs. Un tas ir kaut kas tāds. Un šeit man būs pirmo reizi savilksies kopā kaut kāda epizode ar citu epizodi. Tas ir tas, ko, kad Igors bija pie manis, viņš teica, ka viņa bībele ir Dostojevska Karamazov, un viņš tieši šeit podkastā atradīsiet, tur viņa epizodē gribat stāstīt to, ka viņam patīk tā daļa, ka viņš beidzot, ko nozīmē, kā Jēzus mira par taviem grēkiem, pēc kā viņš to saprat, kad īstenībā pie katras varbūt nelaimes, kas kaut kādas notiek pasaulē, kad īstenībā mēs katrs, kaut kāds 0,01%, kāds 3%, kāds 10%, pie tā esam pielikuši savu pirkstu. Kaut kā neapzināti. Tas tauriņa efekta. Jā. Bet tā tiešām arī ir, protams, ka ne ar visiem notikumiem, bet daudziem notikumiem. Un
Jā, nu tā ir tā problēma, ka dažkārt vienkārši vajag atcerēties, ka mēs visi esam pirmā plāna. Un es nesaku, gan jau es ticu arī, ka tu un arī es, es jau neesmu perfekti. Jā. Nu, ar to jācīnās kaut kā. Jā, es jau nesaku, ka es esmu tāds, kurš vienmēr padomā, un arī es dažkārt uzvedos kā pimps. Bet, protams. Es cenšos par to piedomāt. Man nav grūti mazliet, pamainīt savu plānu, ja es redzu, ka kādam citam. Bet tajā pašā laikā, labi, es esmu vienkārši tāds noteikumu cilvēks, man patīk. Jā. Ja noteikumi tiek ievēroti. Bet tāpēc tie noteikumi jau ir tādēļ, lai mēs spētu jēdzīgāk arī sadzīvot, lai pēc iespējas mazāk būtu šīs konflikta situācijas, konflikta kaut kādi punkti. Bet savukārt, tad, kad kāds izdomā, ka uz viņu tas neatiecas, tad veidojas tā. Pieņemsim, it kā es arī saprotu, tur droši komentāros būs, varbūt cilvēkam tur vajag uz tām 5 minūtēm piestāt. Nē, vajag, bet tad tev ir kaut kā... Jo vienkārši, man liekas, parasti tās bieži tās... Tās 5 minūtes ir ieiet veikalā. Jā, un otrām kārtām bieži tās vietas, kur tu brauc, kur tu nebūsi tev, kur atstāt to mašīnu, tas teorētiski ir tāds, kurus tu varēji ieplānot. Kad tu brauc uz vietu, kur tu zini. Ir vietas, kur tu zini, ka tur būs jābrauc apkārt. Un es saku, es joprojām, es pats arī, daudz, diemžēl, man ir tā problēma, ka es dažreiz, nevis dažreiz, bet regulāri, ar ko es tagad cīnos, es tur saceļu, kad es kaut ko atlieku līdz pēdējiem brīdim, un tad pienāks pēdējais brīdis, un tad ir jāsadara viss, un tad man sanāk kaut kāds tur savs tuvos cilvēkus sacelt gaisā, jo man vajag kaut kā tur palīdzību un to, jo es, lai gan īstenībā pēc tam tā ar vēstu galvu padomāt, es vienkārši būtu nedēļa ātrāk šo te sācis kārtot, es to būtu izdarījis, nevienu neiesaistot, un, tāpēc ir tāda mana, ko es cenšos, bet es domāju, katram mums viņa ir, bet, ja mēs viņus izdzēsīsim, bet bet par to empātijas trūkumu, zinu, kur vēl es domāju, un arī tas laikam iet arī pie tā nihilismu vairāk. Man vienmēr liekas tik smieklīgi, kad cilvēkiem ir tas lielo pasākumu heits. Viens tur Rīgas maratons, es tagad līdz 1:00 nevarēšu pāriet pāri ielai. Bet tas ir reizes gadā, viņš ir tik sen izreklamēts, viņš ir tik super labam mērķim, tu viņi meklē visu kaut ko tur izdarīt, kad... bet viņi metās želeņas un glāzītes, viņas visas tiek savāktas. Rīgas maratons visu savāc. Pēc tam iespējams tā iela ir tīrāka nekā viņa bija dienu iepriekš. Ne, es neliežos, ka man arī ir apgrūtinājis tas Rīgas maratons, bet man nav tā, ka es tagad tāpēc metīšu krūzi pret sienu un spēršu zemes gaisā. Mēs dzīvojām Indrāna ielā, kur tieši ir, un mums diezgan čakarīgi bija, bet nav tā, ka tās 2-3 dienas es varu arī ieplānot. Vienu dienu, 2-3 dienas kaut kādos citos pasākumos, jo tā ir tieši tā vieta, kur parasti. Es taču to varu, bišķiņ, man nav jādzīvo zem akmens pirmkārt. Tie parasti tie, kur es nezināju, un tie paši, es taču ikdienā ziņas nelasīšu, tu taču pilnīgi mēsls. Hei! Bet, un pat ja arī, tu atklāji to pēdējā mirklī, tu vari, nav tā, ka tu nevari tikt. Tur visu var, tas ir tikai jautājums tāds, man būs jāpiet kvartāls uz apakaļ, un tad es tur varēšu pāriet pāri. Bet cik 1000 cilvēku būs priecīgi, ka viņi ir izskrējuši maratonu? Un tas taču tik super labam mērķim, es tur vispār neiešu tajā... kas ir noteikti cilvēkiem galvā, kad ir Pride, labi, jā. Tur, protams, tur. Bet tur cilvēki mēģina attaisnot, aizslēdza ielas, labi, tev... Dziesmu svētkos arī aizslēdz. Jā, tev skaidrs, ka ne jau tas, kad ielas aizslēdz, bet kāpēc aizslēdz ielas, un tas tur... Bet man par tiem lieliem pasākumiem dažreiz liekas, un tik daudz lieli pasākumi ir tik forša lieta sabiedrībai. Gan es nerunāju tikai par maratonu, dažreiz arī tie koncerti, kas ir vajadzīgi, un tas taču izvelk to sabiedrību. Tas liek viņai pēc tam būt mazliet, jo es no sevis saku, kad es noskrēju 42 km, tas iedeva tādu pacelājumu par sevi un to kaut kādu kopā būšanu vairākas dienas, un tad es domāju, es esmu viens no tiem, un kādam tas ir, ka viņš noskrēja tos 5 km, ko viņš beidzot saņēmies skriet, un viņam vajadzēja tajā kopā to skriet, un tas taču iedod tādu visu, man tur, es līdz asarām biju skrējienā, kad random tanti man iesit 5, tur tā staut, un tev tu esi tā kā nākamās 2 nedēļas tikai no tā būsta, tie visi, kas tur piedalās, ir, man liekas, bišķi labāki cilvēki,
Un man liekas, tev ir tā izvēle. Tev ir tā izvēle būt tam, vai tev ir izvēle būt tam, kurš viens attaisīs logu vaļā, jo tev skrien garām, izliks to plakātu, jūs visi esat malači. Man liekas, tas nav obligāti. Tā izvēle pat nav obligāti, vai tu obligāti atbalsti vai nē. Nu, tu vari atbalstīt, un tu vari arī pilnīgi ignorēt. Jā. Jo skaidrs, ka ne visiem ir tā rodas kopības sajūta, skaidrs, ne visiem ir vajadzīga skriešana, ne visiem Nē, protams. Bet tev nav aktīvi jāheito tas. Jā, un es tu drīkst neheitot. Man liekas, vispār kopumā mēs drīkstam arī būt bez viedokļa par dažiem jautājumiem. Nu, es pats to mācos, jo man vienmēr ir tāda sajūta, ka jābūt... Bet nē. Bet nav. Es varu atzīt, ka es nezinu kaut ko. Un tur, man liekas, šobrīd sanāk, ka tur sanāk tie pasaulē arī ar visādiem podkāstiem Amerikā. Tādi viskaitnošākie cilvēki sanāk beigās tie, kuri ir izlēmuši, ka es esmu labs tajā lietā, un man būs viedoklis. Un Latvijā arī ir viens tāds. Jānis Kronis, jā. Nē, bet ir. Vienkārši dažas lietas mierā, un man arī ir bijis, ka man kaut ko paprast. Protams, man būtu šitādā podkāstā pamuldēt, kur es neko tā konkrēti nepasaku, bet ir citi, kas pa visu pasaka, kā ir pareizi, tā ir pareizi. Kaut kādā, tu esi teātra režisors. Es nezinu, par ko es runāju. Kaut kādu vienu konkrētu es nesaukšu, bet par kuram tagad liekas, tu esi tur uztaisījis tādas izrādes, bet tad līdz ar to tu arī zini, kā notiek šī valsts, un tā kā tu zini, un nevis vienkārši tā kā paspriest par viņiem, bet pateikt, kā vajadzētu darīt, kad šis tiek darīts. Nē. Un kur man rodās tas par to, par tiem lielajiem pasākumiem, ko es gribēju pabeigt. Un to es esmu piedzīvojis daudzkārt, kur rodās tā neempātija un tas, ka tu sevi uzskati galvenajā lomā. Tu kaut kādu, piemēram, to maratonu, bet pēc tam pašam, pēc 2 nedēļām tev kaut kādā citā vietā ir kaut kāds masu moču pasākums, kas tev riktīgi patīk. Un tajā tu brauc, un tad ir krūti, ka jūs tur palaiži bišķi uz citu tu ej. Labi, tas ir laikam hip-hop, Hipokrātis? Nē, divkosība. Nē, divkosība. Divkosība. Latviešu valodā. Tā ir viena atsevišķa temats, bet, kad tiek pārņemta no angļu valodas tiešā veidā. Hipokrisija, tā ir divkosība. Jo latviešu valodā Hipokrats ir tikai un vienīgi Hipokrats, kas bija sengrieķi, jā. Zvēras, ko dod. Jā. Ko pat laikam īsti obligāti nevajag dot, bet... Jā. Bet jā, un tad tā ir tiešām divkosība. Vienkārši tā kā, tu zini, ka dažreiz, kad tu nodirsi kaut kādas lietas, kas notiek, atceries, ka tu ļoti drīz iespējams būsi tajā pusē. Bet atkal es gribu no otras puses tev paprasīt, kā tu jūties par to šajā visā. Man arī dažreiz liekas, bet tas ir tas pats, ka cilvēkiem, ja viņiem kaut kas nepatīk, viņi saka, tas kaut kāds stulbums ir tikai tāpēc, ka viņiem nepatīk. Vai arī, zini, ja tu esi kaut kāds sabiedrībā atpazīstams cilvēks, tad absolūti pilnīgi visus, kas tev kritizē, tie vienkārši jobani heiteri. Tos nav visi, kas kritizē, ir arī jobani heiteri, bet nav tā, ka jebkurš sliktais viedoklis obligāti ir jobans heiterisms, tas bieži ir vienkārši viedoklis, un tas ir normāli. Jā, zin kā, es neesmu 10 eiro zīme, lai visiem patiktu. Vai prāta vēta, tas ir... Jā, bet... Nē, tas ir, es arī pats sev ik pa laikam mēģinu, es šo lietu arī sevī pamanīju, tas silvums un amazing, un es tagad cenšos kaut kā tā loģiskāk tam pieiet, ar kaut ko mēs, man liekas, es runājām par Brekti bija izlaidis to kaut kā kārtējo to TikTok video, man liekas, tas bija toreiz, tad, kad bija arī sacelt vētra, ka naciķi mēģināja iesūdzēt viņu tiesā, bet, krimināla lieta ierosināja. Un es teicu, ka man nav tā, ka es fanoju par Brektas tiem video, bet es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem patīk. Un man tas, ka man tas neinteresē, nenozīmē, ka man ir obligāti jāsaka, ka tas ir stulbs. Es vienkārši tā nav mana gaume. Jā, un tas pats ir ar viedokļiem. Tu vari nepiekrist viedoklim, bet tas uzreiz nenozīmē, ka tas ir debīls viedoklis. Tā kā... Debīls. Jā, atgriežamies. Labi. Jā. Ejam tālāk. Ātri, es domāju, ka tā nākamā būs tāda īsāka tēma, jo mums abiem ir šodien laika ierobežojums, kaut kas jādara, bet seriāls Scrubs.
Jebši latviski iztulkots Dakterīši. Dakterīši latviskajā tulkots. Leģendārs, man liekas, seriāls. Ātri izstāst, kāpēc tev šis ir mīļš seriāls? Tas ir mans mīļākais seriāls vispār. Un vienkārši kāpēc šobrīd vēl, jo ir paziņots, ka būs reboot oficiāls ar oriģināliem. To es pat nezināju. Okay, jā, wow. Zach Braff un tā kā. Kāda liekas, tas reboots varētu būt radies tas, ka viņiem bija riktīgi fani taisot, jo viņi tikko taisīja podcastu. Viņi taisīja podcastu, kur viņi gāja cauri visām epizodēm, katru epizodu. Bet par to reboot ir baumots gadiem. Okay. Un Lorents nebūs gan showrunners, bet viņš būs kā latviešu executive producer, un savukārt divi no scenāristiem tagad būs savukārt showrunners. Līdz ar to tur pastāv iespēja, ka tur varētu būt kaut kas foršs. Ka tur varētu būt tā pati maģija. Tas seriāls kopumā, kāpēc es viņu sāku skatīties pusauģu vecumā, tieši tajā laikā, kad viņi sāka filmēt, un man ļoti patīk, kaut kā es tajā mirklī tu neapzinājos, bet tas bija viens no pirmajiem komēdijas seriāliem, kurš atteicās no smieklu celiņa. Tas bija sitcoms, bet nebija ar fakes. Jā. Un laikam tas, kas man tajā seriālā tik ļoti piesaistīja, ir ārkārtīgi muļķīgais ik pa laikam humors un seriālais humors, bet tajā pašā laikā viņš spēja tev iesist riktīgi pa aknām ar tādu kārtīgu drāmu, ka, es esmu entās reizes raudājis skatoties to seriālu, un man liekas, ka šis seriāls daļai ir veidojis manu humoru izjūtu, bet tāpēc, ka tā J.D. galvenā varoņa, tie, kas nav redzējuši, J.D. ir jauns ārsts, kurš sāk strādāt, un viņam ir ļoti dzīva iztēle. Un seriālā viņi bieži vien pārslēdz no realitātes uz viņa iztēli, kā viņš iztēlojas. Un tā iztēle savukārt ļauj tiem jokiem būt absolūti absurdiem. Un man tiešām tas ir viens, kas ļoti patīk. Tajā pašā laikā arī tēliem, Doktors Koks ir vienkārši viens no arī tādiem tēliem, kas ir palicis atmiņā, jo tā viņa spēja, kā ir uzrakstīts, protams, bet arī viņš ir gan daudz improvizējis, tā nobliest tādā. Jā. Tur, jā, un tas seriāls ir man ļoti, ļoti tuvs, es esmu to skatījies entās reizes, un Rudolfs bija vienīgais, viens no ratiem, kas manās kāzās, mūsu pirmais kāzu valstis bija The Book of Love, Peter Gabriela. Un tā savukārt bija, es teiktu, tā oficiālajā Scrubs beigās, 8. sezonas beigu ainā. Brīnišķīga aina, vienkārši tā, ka saldsērīga. Un es sapratu, kāpēc ir tāds. Un Rudolfs saprata, no kurienes tā dziesma, jā, un arī, jo tur ir arī skats nākotnē. Jā, tas, ko es gribēju paslavēt Scrubs, kad, es viņus gan neskatījos, tad, kad viņi iznāca, tas bija man pirmais seriāls, ko es varētu teikt, kad es nobinžoju, jo bija tā, ka jau viss bija iznācis, un man tur sanāca tāds periods, kas bija nereāli pārstrādājis, bet jauns vēl bija tur ar zirgu pastā, pēc tam tur bija jābrauc uz Polijas festivālu, tad man bija no Polijas jābrauc apakaļ uz Dzies, kurš tur visu tam pie joneļiem un visam tiem, jā. Un es vienkārši biju kaut kā tā, es biju izžmiegts, kad es vienkārši 4 dienas, man liekas, tad dzīvoju pie vecāka, es 4 dienas vienkārši negribēju vispār nekur iet, neko darīt, un es vienkārši sēdēju istabā, skatījos Scrubs un, tā kā paēdu, un tā bija. Un kas tur ir tam seriālam super lieta, ka, tā kā tu sāki, ir tas smieklīgais, un tik ļoti daudz arī viņi caur tos smieklīgos seriālus, arī daudz tādiem tiešām seriāliem jokiem, ļoti saglabāja arī to tēlu cilvēcību un vispārējo. Un arī viņš bija tāds ļoti foršs dzīves seriāls, jo viņš ne tikai atvilkās kāds daudziem seriāliem no smiekla celiņu, vai ka viņi ir tajās studijās, bet viņi, piemēram, viņi filmēja reālajā slimnīcā. Jā, slēgtā slimnīcā, un kad tā vide bija reāla, un tas kaut kā visu to padarīja ar tādu dzīvi, ka tu redzi, ka tā ir slimnīca, nevis uzbūvēts sets, ka tu redzi, ja viņi ir ārā, tad viņi ir ārā, nevis, ka tur ir kartons, ko daudzos seriālos. Tas tā. Ar citu slimnīcu, tā kā
pēc tās 8. sezonas beigām, 9. ir tā, kur nevajag skatīties. Nevajag, neskaitās, bet tur tā, ka viņi stāstīja, ka tur tā slimnīca tika nojaukta it kā. Bet reālajā dzīvē šobrīd arī tā slimnīca ir nojaukta. Ir nojaukta? Jā, fiziski tā, ka Okay. tur jāskatās, kā viņi to risinās. Bet, jā, jo es tad, kad skatījos, jo 7. sezona ir tikai pāris, cik tur tās 9 sērijas, tāpēc, ka bija toreiz arī tas streiks. Jā, aktīvi. Ģildes streiks. Un es toreiz nezinu, tā kā es nečekoju tām lietām līdzi, un es nevarēju pēkšņi tā kā pazūd. Un pazūd uz ilgu laiku, un nebija zināms, vai viņi tā kā turpināsies vai ne, un viņš ir tā pilnīgi vidū, un es toreiz atceros. Ne jau šitā. Jā. Nu, tā, es tiešām iesaku tiem, kas nav redzējuši, jo viņš Latvijā ir rādīts, bet viņš Latvijā nav ieguvis tādu super cool status, bet es zinu, ka tie, kam patīk, tiem ļoti patīk. Jā. Un, ja jums ir iespēja, ņemot vērā, ka tagad vēl tuvojas reboots, paskatieties, Daktarīši tiešām man ļoti... liekas, ir Disney Plus pieeja. Nu jā, viņi bija kaut kur bija. Neilgu laiku skatījos tur. Labi, pirms mēs pāriesim uz priekšpēdējo tēmu. Toksiskās attiecības ar Trumpu. Es sākšu ar vienu audio celiņu. Es ceru, ka jūs pielikšu, gan jau, ka tas strādās. Man patīk, ka tu saki, ka man te apdeitojas toksiskās attiecības ar Trumpu. Jā. Bet tā kā, nu jā, parasti saka toxic relationship, bet tur vēl tā kā cīnās. Nu tā kā, varbūt jāsaglāb šīs attiecības. Bet tieši tur jau ir tā lieta. Nu jā, viņas jau... Tas ir, par to arī tas stāsts. Tev ir, tu esi ļoti vokāls antitrampists. Cik noliktavu var paklausīt. es neesmu Trumpa fanu nometnē noteikti. Bet kā tu liekas, Latvijā daudz ir, vai ne? Diezgan liela daļa, jā. Es tad atradu audio, es vienkārši gribu... Bet neliela, lielākā daļa nav. Trumpa, viņš vienkārši par to karu, vienkārši tā kā stand-upā man šāds sūtīja Matīs Budovskis, un tad jā, bet viņš... I'd get home, I'd say, First Lady, I had the most wonderful talk with Vladimir. I think we're finished. And then I'll turn on the television, or she'll say to me one time, wow, that's strange because they just bombed a nursing home. Saprāt? Nu, tā kā viņš to kā tādu joku, viņš ir tā kā stand-upā. Vladimirs, viss karš ir beidzies, un tas ir slēdz televizoru. Viņš ir nobombojis un cilvēki. Jā. Tas crazy. Tas ir, un tad pēc šī viņš tā kā deva to kārtējo ultimātu. Un tad, tur ir tā, tas ir, kāpēc es saku tās toksiskās attiecības, tāpēc, ka man liekas, jo īpaši Eiropai un arī Latvijā mums ir jātopās un beidzot tikai jāsaprot, ka tur nav. Mēs visu laiku liekam kaut kādas cerības. Nope. Un tas cikls ir tāds, ka Trumps tur paziņo, ka tur Krievijai pēc tik un tik ilga laika būs tas un tas, mēs liksim sankcijas, pienāk tas laiks, tad viņš satiekas ar Putinu vai sazvanās, papļāpā, bija ļoti sakarīga saruna, paliek tajā pašā vai sliktākā līmenī. Jā, tad atkal paiet laiks, atkal pēc tik un tik ilga laika būs sankcijas, būs tas, mēs dosim tādus ieročus Ukrainai, un atkal tas pats. Un katru reizi tas tiek tā kā tiešām dažādi tur vērtēts un skatās un analizēts un tam līdzīgi, bet nav. Ja mēs paskatāmies, kur mēs bijām pirms 8 mēnešiem, kad Trumps stājās amatā, un mēs skatījāmies tā kā, ak, Dievs, viņi vairs nesūtīs tā kā aprīkojumu militāru Ukrainai, un mēs bijām pilnīgās šausmās. Šobrīd mēs esam priecīgi, ja Trumps un ASV administrācija apstiprinās, ka Eiropieši var nopirkt ieročus, lai varētu iedot Ukrainai, un mēs par šo jau esam tā kā, mēs katru reizi tiekam novilkti zemāk un zemāk un zemāk, un katru reizi mēs tā kā, bet varbūt tur viņam ir plāns, viņam tagad gan viņam piebesīs Putins, tagad viņš riktīgi pateiks. Tas tā kā, tas ir tieši toksiskās, viņš jau man tikai kad iedzer, iesit. Bet tagad viņš man atnes puķis, un mums ir foršais. Viņš tagad tikai reizi mēnesī uz nedēļas nogali norājās no skorķi un nav mājās un iešā. Tā. Un katru reizi tu tā kā sev centies iestāstīt. Mēs dabūjam tās puķas. Jā, mēs dabūjam tās puķas uz īsu momentu. Tad ir tāds nekāds laiks, un tad atkal bļukš. Un skaidrs, tur Rute, NATO ģenerālsekretārs, būsim atklāti bučoja dirsu Trumpam, un arī dažādi Eiropas valsts līderi tagad tikko, kad viņi
bija Baltijā namā. Skaidrs, tur, iespējams, ir jālišķējas viņam klāt, lai dabūtu kaut ko. Bet tajā pašā laikā nevajag paļauties uz to, ka Trumps tiešām kaut ko darīs. Mēs esam redzējuši, uz ko Trumps ir spējīgs, principā drīzāk uz ko viņš nav spējīgs. Un Eiropai diezgan nopietni būtu jāpieiet pie tā, ka mums ir jātiek galā bez Trumpa. Un nevajag cerēt, ka varbūt viņš mainīsies, varbūt nākamreiz viņš nesitīs, bet tiešām sāk darīt, ja viņš kaut ko izdarīs labu, super. High five. Paldies, jā, Paldies, bet necerēt, tā kā nereiķināties ar to, sāk darīt, nereiķināties ar viņu, un ja ir kaut kā, un galvenais, ka tas nav tā, ka tikai es vai tu vai kāds cits, bet tas ir, es skatos, mums gudri cilvēki, televīzijā, radio, dažādi eksperti, žurnālisti, visi kaut kā tā, jā, šoreiz, tā kā Putins ir nokaitinājis Trumpu, tur, tagad būs, un tas nav tikai Latvijā, tas ir arī citviet pasaulē, katru reizi, nav. Trumps nespēlē pēc tādiem noteikumiem, pēc kā ir ierasts. Viņš vispār, es klausos, ir tas The Rest is Politics, un Alistaram Campbellam ir tāds, tā teorija, un īstenībā viņi tā diezgan labi apstiprinās, ka Trumps spēlē pēc realitātes šova principiem. Viņš tagad uztaisīja lielu sēriju ar to, kā viņš tagad ar Putinu tikās, tagad ar Zelensku un Eiropiešiem. Tagad šitas bišķi noklusīs, viņam vajag jaunu sēriju, viņš atgriezīsies, pieņemsim, pie Gazas, vai tur tas noklusīs, mums ir tarifi, viņam galvenais ir uzturēt reitingus televīzijā, lai par viņu runā un lai tiek darīs. Realtātē, viņš stāsta, kā viņš tur beidz kārus pasaulē un ka viņam vajag Nobel miera prēmiju, tas nekas, ka viņš īstenībā viss ir tikai īstermiņa kaut kādi mērķi, reāli ilgāka termiņa kaut kāds miers, kaut samlīdzīgs nav ne tuvu iespējams. Viss ir tikai šovs, viss ir tiešām tas realitātes šovs, un nākamajā sērijā būs tas. Burtiski mēs dzīvojam karstkrētā. Jā. Mēs dzīvojam karstkrētā. Jā, viss. Tad nāk tas teiciens, ko es dzirdēju no kāda gudra karstkrētā cilvēka, kad vakardienas notikumi vakardienas darbības visu villā apgriezīs pa 360 grādiem. Tad Trumps arī, visu laiku izmaina pasauli pa 360 grādiem. Jā, mēs nonākam tie pašā dirsā, kur mēs esam. Nē, viņš zin kā, viņš bišķiņu vēl pagriež, jo mēs ar katru reizi īstenībā ir dziļāk. Jā, viņš kaut ko atkods jaunu ģeometriju un tā. Pēc par to tēmu, kas man liekas mazliet rēcīgi šajā visā par toksiskām attiecībām, kad ir smieklīgi, ka daudzi viņa atbalstītāji piedzīvo to toksisko attiecību, ka viņi ir apis, kas tur sākumā bija fermeri, bet kas man tagad patīk, ka Amerikas komiķi elite, kas pats tā sauc, bet kas galīgi nav komiķi elite, bet tur ir arī tiešām labi komiķi, kuri... Austinā? Jā, kuri paši... Pirmkārt, viņi bija diezgan atbildīgi pie tā, kad iebalsoja, jo viņi aicināja Trumpu, J.D. Vance uz saviem podkāstiem, kur ir miljonu platforma. Un tad tagad, protams, kad kaut kas nav, un tad, piemēram, tāds komiķis Andriju Šulcs, viņš ir vīlies Trumpā, bet viņš viņu tiešām ļoti promotē. Un viņš, piemēram, jo daži vēl joprojām viņu atbalsta, bet viņš tāds... Jā, un ģipa, saprot, es kā vienkārši parasts vēlētājs, un viņš tā, un bet tu neesi parasts vēlētājs. Ar milzu platformu. Jā. Tu nevari tagad saukt tāds, es tā kā tikai nobalsoju par viņu, nē, tu tā kā ļoti lielai autoris daļai tā kā pušoja, lai viņi visi iet nobalsot. Rogans jau arī kaut kādos mirkļos ir sācis atpakaļ robā likt iekšā. Jā, visi. Tas nekas, ka īstenībā Rogana tieši... kāda viņam ir auditorija? Tā auditorija ir milzīga. Bet arī tam pašam Andriju Šulcam ir milzīga. Jā, tur tas pats... tas redneck čalis. Theo Von. Jā, Theo Von. Kas ir vispār piepizdēts, viņam ir 45 gadi. Viņš izliekās, ka es esmu idiots. Jaunieši, idiots. Nē, viņš ir 45 gadīgs slīpēts džeks. Jā. Viņš ir daudz gudrāks nekā viņš ir kameras priekšā. Jā, viņam arī nav 19 gadi. Un tad tie cilvēki to uzķerās, ka viņš ir tas, es nesakrīgi runāju. Un tagad redzēju, kas bija Marks Marons. Jā. Viņš izdeva savu stand-up speciālu. Viņam tur ir joks par to, ka, ja Hitlers būtu dzīves, tad viņš būtu pie Theo Vana podkāstā. But you didn't hate Jews, right? It was just crack. Tāda būtu. Un tagad tas ir joks, bet tieši tāda būtu tā saruna. Es skatījos
skatījos vairākus kaut kādus klipus, kur viņš ir arī citos podkāstos. Viņš ļoti daudz viņš šobrīd bliež pa šiem tieši komiķiem, kas ir. Viņam arī īstenībā bija ļoti labs stāsts par to, ka kur tad mēs iesim tālāk? Tagad, jau bija viss tā komiķa puse. Tagad jau mēs vairs nevaram jokot par to un to. Tālāk, jūs uzvarējāt, jūs dabūjāt. Šobrīd tiek implementēta, implementēts nav pareizi teikt, bet tiek attiecīgi izlaists likumdošana, kas atbalsta jūsu šo tur. Ko jūs citīsiet vēl pa guļošu? Kur tālāk? Kur tas joks? Jā, tas ir taisn. Turklāt nekad neviens komiķis Amerikā netika pa īstam cenzēts. Viņš jau stand-upos pirms tam runāja gan par visu, ko viņi gribēja. Vienkārši tas, ka daļai nepatika, un viņi to pateica skaļi. Vienkārši. Es ļoti ceru, man arī tā kā kaitīgi, ka tie komiķi tagad paliek, ka viņi uzskata, jūs mākat sarakstīt labus joks daži no tiem, un palieciet pie joku rakstīšanas. Tas ir atkal atgriežoties par to, ko mēs runājam, un tad jūs kaut kā sākat domāt, kad jūs esat arī super... Nē, kādam no viņiem man jau maksās, pašam arī jāuzmanās ir ar to, Protams. ka es sāku tur aļa eksperts būt. Nē, es gan vēlos pateikt to, ka podkāsts noliktavu mēs tiešām arī mēs neuztveram sevi pārlieku nopietni. To jūs atgādina daudz, jā. Jā, ka mēs tiešām esam 3 zābaki, kas vienkārši cenšas aplūkot aktuālo, un tiem, kuriem vēl mazāk interesē politika un tās aktualitātes, bišķiņi uzzina kaut ko. Tas nav, mēs nepretendējam uz kaut kādu tiešām ekspertu līmeni. Atcerieties, kad viens no viņiem ikdienā puš mūzikas instrumentu rūtēnās biksēs, viens spēlē izrādē brūnais siers, un viena ar draudzeni ar zvaniņu izspēlē citu cilvēku dzīves. Un tieši tāpat vajag arī domāt par stand-up. Jūs ieklausieties stand-up komiķis super par politiku. Jūs varat ņemt vērā to vietu, bet atcerieties, kad ikdienā viņš uzies tā kā, es sajēdos to un to, man bija pirdiens, tas bija crazy pirdiens, whatever. Jā. To atceramies. Un tad atcerieties, ka ir čalis arī, kurš taisa izrādes, un varbūt viņa vēlmes veidot partiju arī nav jāņem dikti vērā. Pagaid, kurš tagad veido? Nē, vispār. Viņš tā kā stāsta par to, ka vajadzētu izveidot vienreiz lietojamo partiju un jāmaina valsts konstitūcija. Jā. Ok, toksiskas attiecības ar Trumpu, tās tādas paliks, es domāju viņš nemainīsies, un jācer, ka vienkārši kaut kad tas plāksters tiks norauts un izšķirsimies. Tur ir īstenībā ļoti liela tāda intriga, kas notiks ar Republikāņu partiju pēc Trumpa, vai viņi atgriezīsies, vai J.D. Vance mēģinās turpināt maga. Tas būs, interesanti. Bet tas ir nākotnē. Jā, tas vēl jāgaida, kas man liekas smieklīgi. Koroči, mums ar čomiem ir čats, un mēs nesen čatam drīz būs 10 gadu jubileja, un mēs runājam, kas ir noticis šos 10 gados, un kas ir tāda interesanta lieta, ka šajos gados tā kā Trumps ir ievēlēts 2 reizes, ir noticis tas un tas, bet kā jauns GTA nav iznācis, jauns GTA nav iznācis. Tūlīt jau būs. Tad ar GTA pāriem uz tēmu, atkal es ar pieaugušu vīrieti savākām runāšu par bērnu audzināšanu, jo Jānim Kronim ir tāda, mēs jau Latgales tēmā dzirdējām 2 meitas. Jā. Man ir dēls. Mūsu tavu vecākā meita, mans dēls ir salīdzinoši līdzīgi. Nē, fuj. Mans dēls sanāk ir pa vidu. Viņš ir precīzi pa vidu. Pa vidu, jā. Man sieva, starp citu, prasīja, ko jūs runāsiet par bērnu audzināšanu, jo viņa teica, jums varētu būt diezgan atšķirīgi viedokļi. Tā kā kaut kā mēs skatāmies. Es nezinu. Es nezinu, droši vien. Man liekas, vienkārši kopumā. Man liekas, vienkārši tēviem kopumā būtu vairāk jārunā par bērnu audzināšanu, jo ilgus gadus, tā kā paaudzēm, tā ir bijusi mātes lieta. Mēs audzam, un tad tēvs kaut kur parādās. Un tā ir vispār tāda lieta, ka tā latiņa mūsu sabiedrībā, lai skaitītos labs tēvs, ir tik drausmīgi zema. Var vienu piemēru. Un tā tiešām ir. Un viens piemērs ir pagājuši vasar. Esmu Jūrmalā ar savu dēlu, 2. Man pa dienu brīvs. Iekāpjam vilcienā, aizbraucam. Kaut ko tur laukumiņš Jūrmalā. Un tāds pazīstam cilvēku pāris. Un viņi tā kā ieraug manis pie bērnu laukumiņa, tā kā sasveicinās.
Tur es rekurojos tā ar Henriju, lai nav weird, uzreiz pasaku, es neesmu vienkārši pie bērnu laukumi. Viņi tā, tur čau, un mēs tā kā turpinām runāt, un viņi man prasa, kur tad māma Henrijam? Es saku, viens atbrauc. Un viņi tā, wow, tā kā tu ar savu dēlu atbrauc. Es tāds, jā. Un es tagad, tas, ko es esmu, man ir draugi, kas ir kļuvuši par tēviem nesenāk kā es, ko es viņiem mācu, lai viņi izmet no savas leksikas, tā kā, ko es... Ka pieskatīt, jā. Pieskatīt, jā, nesakiet tā kā... Jā, tad sieva aizies tur uz kino, es tad 2 stundas pieskatīšu dēlu. Man tas, nē, tu būsi kopā ar savu dēlu, tu nepieskati savu dēlu. Jā, man gan pašam laikam arī ik pa laikam iespraucās kaut kas tāds. Es tagad ņēmu laukā, jā. Bet par to piemēru, to, ko tu, man pirms 2 laikam gadiem, tad, kad bija arī Lampā bija, un Elza bija atbraukusi ar Dārtu. Vai pirms 3 attiecīgi, Auca vēl nebija. Un man bija kaut kāda pauze, jo man pa dienu arī bija kaut kādi pasākumi, un es ar Dārtu tur bišķi paaucinājos, un tā, vienkārši brīvais brīdis bija. Un pēc cepiena tev iepriekšējās epizodes viešņa Mārsla, viņas saka, un es skatos, tu tāds brīnišķīgs tēvs ar bērnu. Ja es vienkārši paņēmu rokā. Tā latiņa ir tik zema. Bet nē, kopumā tā bērna audzināšana man vienkārši šobrīd, tā ir ļoti liela daļa no manas dzīves. Protams. Un ir kaut kādas lietas, kur es saprotu, ka es nezinu, man liek, jo mēs esam, palūkoju, mums ir ļoti līdzīgi ar tevi kaut kādā ziņā. Mēs abi esam tā kā no radošās industrijas, mūsu sievas ir no medicīnas pasaules. Okay. Apprecējāmies ar gada... bērns ar gada atšķirību. Viss, tikai tiesības autovadītājs iegūst, tu gan ne. Es neesmu no Latgales. Un tu neesi no Latgales, ar to tu esi sliktāks. Un es nezinu, man pieņemsim, es zinu, ka tā nevajadzētu būt, bet man ir ļoti daudz, ka es kaut kā ka Elza vairāk domā par šobrīd un tagad aktuālajām lietām, un es satraucos par kaut kādām īstenībā nākotnes lietām, kur kaut kādām, es neteiktu abstraktām, bet tādām kaut kādām tādām ēteriskākām lietām, kaut gan man, es sev par ēterisku cilvēku nemēdzu uzskatīt, bet, es domāju par to, kā lai izauga jēdzīgi bērni, kur novērtē to, kas viņiem ir, lai nav, jo šobrīd, es apzinos, ka mēs esam, tāda vidēja ienākuma ģimene, un lai nedod Dievs, tad, kad viņas kļūst vecākas, ka viņas sāktu lūkoties kādu sliktāku tikai tādēļ, ka viņš ir zemāku ienākumu. Par tādām lietām. Es nezinu, kāpēc man tas tā diezgan regulāri galvā notiek. Kaut kā, skaidrs, es arī ar ikdienas lietām kaut kā dīloju un tā, bet un Elza savukārt viņa tā kā vairāk dienu no dienas, nedēļa, tā kā tuvākā nākotnē. Yeah. Es skatos visu laiku tālākā nākotnē. Bet es domāju, ka tas ir mazliet, jo tavā darbā, skaties, Elza ir zobārste, tas mēs darīsim teikt. Kādu viņi visticamāk saimta, tad kas man tur rītdien būs, tur 4 pacienti, tā. Bet, kā, man liekas, ir kā, jūs tu maijā uzzini, septembrī beigās būs pirmizrāde, tad man būs jāsāk par viņu domāt un tad mēs 2 mēnešus viņu taisīsim, un tad kur būs, varbūt iespējams tas varbūt, jā. Bet, kas gan man laikam tas ar bērnu audzināšanu ir tas, ko es sapratu, protams, gribu, lai viņš ir labi, bet es mazāk cenšos domāt par to, kāds viņš būs pieaugšs, kā viņš pēc tam skatīsies. Es ļoti cenšos koncentrēties uz to, ka es gribu, lai viņam ir krūta bērnība. Jā, tas jau ir, tā kā domājot par to, man jau ir jāstrādā tagad. Jā. Vienkārši tas ir... ja teātris domā mēģinājumu, tad būs tā pirmizrāde. Jo, pieņemsim arī tagad, mums ir pamainījusies dinamika, meitenes, biežāk tādu parāda savu raksturu, vai arī vakarot, jo mums ir tāda riktīgi vakara tāda rutīna, kā viņām ir jāliekas gulēt, ar mazgāšanos, viņām ir jāsmēr ar krēmiem, viss, jo tur ar ādai svarīgi un tā. Un tagad tas kļūst arvien grūtāk un grūtāk, un mēs tā kā ar Elzu domājam, kāda ir tā jaunā taktika, kā mēģināt. Tāpēc, ka mēs paši jūtam, ka mēs noraujamies un mēs sabļaujam. Pēc tam paši jūtamies drausmīgi sūdīgi par to, tāpēc, ka tā nevajadzētu būt, bet brīžam vienkārši
Nu, tā ir tā lieta, tad, kad ir divi mazi, nu, tur tas pacietības mērs kļūst īsāks, jo ar Dārtu man, tā, kamēr viņi bija viena pat, man nemūžam nekad nekas tāds nebija bijis, tāpēc, ka tad tu tā kā spēji koncentrēties uz vienu, un tad mēs reāli redzam par to, ka mēs bijām, nu, tā kā komanda pret vienu, šobrīd, nu, tā kā mēs spēlējām, kas tā skaitās par aizsardzību, tad, kad 2 uz 1. Zonas aizsardzību. Šobrīd, un šobrīd mums ir savukārt 1 uz 1, kā tā. Jā, cilvēka aizsardzība. Un kļūst grūtāk. Man patīk tas sporta. Nice. Paldies. Jā, bet ko tu teici par to, tā vakar rutīti, un starp citu, saka, no bērniem vajag pamācīties lietas. Nu, tā kā pieaugšie bieži, un viena lieta, jo bērni bieži daudz ko pasaka priekšā, un tas, ko mēs tieši šeit runājam, ko no dēla vajag pamācīties par to, mēs runājam, ka nevajag būt tā kā sev sabiedrība, bet mājās, ka tev vajag to laiku sev. Jo, ja mēs pieceļam, ja Henrijam sanāk piecelties tur uz bērndārs laicīgi, un viņam ir savu rīta rituālu, ko viņš zina, kā vajag iziet, ja mēs visi izdarām laicīgi, un mēs viņam atļaujam izdarīt tos rituālus, nesteidzam, tu viņu ved uz bērndārs, viņš ir tik priecīgāks, viņš runā lietas, viņš ir priecīgāks, gatavs iet uz bērndārs. Bet ja tu kaut ko pats aizgulies, un tad tu kā steigā, un tad viņš nevar izdarīt to lietu, ko viņš parasti, viņš uzreiz tā kā paliek niķīgs, un to vajag pamācīties, atcerēties, kad atstāt laiku saviem rituāliem, arī, nu kā pieaugšiem, jo tu būsi uzreiz tāds daudz priecīgāks, un tad tu neskriesi varbūt tā. Mums gan ir problēma tā, ka Dārtai ir ļoti grūti pamosties no rītiem uz dārziņu. Viņai patīk pagulēt. Viņai patīk pagulēt. Auce savukārt, viņa, nu, tad attiecīgi mums nav auce tā kā pamosās un ir uzreiz gatava darbiem. Bet jā, tas ir tas svarīgi. Nu, mēs gan mēģinām, mums ir tas, ka mēs sakam, ka mums ir timers. Mums arī, jā. Nu, mēs tagad esam pāēduši brokastis, tev ir tik un tik minūtes, uzliek laiciņš, un tad tu vari paspēlēties, un tad mēs darīsim to. Laiciņš tik super strādā. Lielākajā daļā. Nu, jā, protams, ka reizēm ir tā kā, es gribēju, lai vēl ir, bet, nu, diemžēl. Mums pat ir Henrijs tagad pats, pēc mēs ārā spēlējamies, tur kaimiņu meiteni, un es tā kā nebija nekāds iervis, bet es saprotu, ka kaut kas tam ir jābeidzas, jo paliek jau vēls, ir jāiet tā kā iekšā. Un es tā, Henrij, jāiet iekšā, viņš tāds uzliec laiciņu. Jā. Nu, viņš pasaka, un tad es varu uzlikt kādai pēc 2 minūtēm, bet viņš izdzird to signālu, viņš tā ar klikšķi tā labējiem iekšā, vai čau. Un tas ir tik krūti. Man arī prasa, tā kā uzliec timeri. Jā, un viņš tā kā, es tā kā saku, jāiet iekšā, un viņš tā kā uz mani kā tā kā nebija laiciņš, tā kā, kur jāiet iekšā, par ko tu vispār runā. Tas ir forši, jā. Nu, krūti, ka tev ir meitas, bet jā, nu, kaut kas mums nav savādāk, jo... Man patīk, ka vienā no sērijām tu pieminēji manas meitas... Ballīti? Jā. Jā, kad meitenes un puikas tajā vecumā ir baigi citādāk. Ir ļoti liela, bet viņas arī parāda, tad, kad ir ciemiņi un ir apkārt, tad viņas parāda tā kā perfektos. Jā, mēs tagad tieši nesen bijām viena vēl puikas dzimšanas dienā, un tur bija ļoti smieklīgi arī. Tur viss kaut kūka, kaut kas rāda, iebāž gabaliņu, skrien tālāk. Un tavs meitas vienkārši tā kā sēž pie galda un vienkārši ēd. Vienkārši pēd, un labi, iesim paspēlēt. Nu, viss super mierīgs meitas. Jā, tas ir publiski. Publiski? Jā. Mājās tur ir tā kā... Citādāk. Tad var parādīt arī radziņas. Bet tas nozīmē, ka viņas tātad uzticas mums un jūtas droši, ka viņas var būt. Jā, tagad viss prom varam rādīt. If you can take... Nē, tādas viņas tādas neļaušu būt. Ok. Paldies, Jānis. Domāju, ka tu noteikti nāks vēl kādu epizodi, jo tas ir, man liekas, šajā podkastā forši, ka mēs varēsim vēl atkārtot ar tevi runāt, jo tu varēsi citas 5 tēmas. Možda, ka bērni būs lielāki. Un tā. Bet... Varam nākamreiz par Žigāju bērniem runāt. Jā, salēst jūs kopā, jo viņš to varēs stāstīt, jo viņam ir 2 meitas. Jā, viņš varētu dalīties ar to, kas man sagāja. Un tu viņam atkal var iedot nostalģijas dēlu. Jā. Kā ar tādām mazām meitnēm. Jāni, es tur sākumā ieplagoju, kad cilvēkiem jāsako līdzi, kas man notiek stand-upā, kad drīz būs jauna informācija. Kas tev jāpareklamē Kvadrifrona vai citu darbu sakarā? Kvadrifrona sakarā... Tā, uz kaut ko mums jau ir izpirkts biļets, kaut kur īsti laikam līdz galam nav. Pačakojiet kvadrifrons.lv mājaslapu. Nu, mums pagājuši, nu jā, sezonas beigās iznāca izrāda Debesīs, cerams nebesīs. Saldsērīga izrāda par... Tā kā Scrubs. Jā, par mūsu dzīves beigām un... izrāda, kas nāca grūti, bet, manuprāt, iznākums ir ļoti
foršs, man vismaz patīk. Un mums pēc tam mums būs, sekojiet līdzi, mums būs izrāde par kaušanos, Gediņa izrāde ar Āri, pēc tam mums būs par izrādi par veiksmi Laimes rats, un tad Ziemassvētkos mēs atkal ar cirku sadarbosimies, un atkal būs cirka Ziemassvētki. Pagājuši bija nice. Jā, un šogad atkal mēs, protams, ar cirku kopā sadarbojamies, un es atkal tur būšu. Jā, bet tad tieši tāpatās, kā sakojiet līdzi man, ja jūs gribat aiziet uz kvadrifronu, ejiet noteikti kvadrifronam savu mājaslapu. Jā, sekojiet īstenībā sociālos, jo ir, citreiz ir tā, ka tās biļetes izķer tik ātri, ka nespēj norēģēt, bet ja jūs sekojat mums sociālos, tad jūs zinat, kad tās biļetes tiks ieliktas pārdošanā. Super. Un es vēl noslēgumā pateikšu, cilvēki droši komentāros ierakstāt, ja jums ir kaut kāds vēlmes, varbūt par konkrētiem cilvēkiem, ko jūs gribētu redzēt ar viņu 5 tēmām, vai arī cilvēkus, ko varbūt tās kādas profesijas, kur jūs gribētu redzēt, kāds ir tēmas, jo te ir sanākuši bijuši 3 aktieri, bet tās profesijas bija... Es gribu kāds žurnālists. Es arī gribu. Man ir viens, es tāpēc tam pateikšu. Inga droši. Nē, tur tā interesantāk, jā. Un, protams Aivis Ceriņš. Aivis Ceriņš, jā, preses klubu žurnāls. Bet ja jūs sekojat... līdzi šim kanālam klausīties šis epizodes. Māris Zanders. Jā, Piespiediet subscribe, lai krājās. Un starp citu, kaut kad drīzumā ir plāns arī taisīt kaut kāds epizodes Patreon. Jā, tos ļoti gribētu. Tiešām. Tas ir pats galvenais, tas ir mans top mērķis žurnālistam šeit dabūt Arnis Krause. Tāpēc, kad skaties, viņš visu laiku uzklausa citu cilvēku tēmas, ko viņi grib runāt, lai viņš beidzot. Jā. Pasaka savas tēmas. Viņam ir ļoti, viņam patīk lauksājumi pētīt cilts, kaut viņam ir tafigā par ko ļoti daudz ko runāt. Jā, tieši tā. Paldies, Jāni, vēlreiz. Tiekamies izrādēs, tiekamies stand-upos, klausamies, ko jūs spiežam subscribe. Atā.